kuras jums pašam šobrīd šķiet tās nozīmīgākās jomas, kur Latvijā ir tiesība aizskārumi? Nu, protams, viena no galvenām prioritātēm no pirmās dienas, kopš es esmu tiesības sarga amatā, tās ir bērnu tiesības visplašākā nozīmē. Un jāsaka tā, ka bērnu tiesību jomā ir kaut kāda uzlabojuma likumdošanas līmenī, normatīvu aktu regulēšanas līmenī, taču praksē ir ļoti daudz problēmas. Proti, tagad arī ir sāsinājusies tēma, aktualizējusies tēma saskarsmes tiesības. Ja, tātad vecāki, viens vai otrs vecāks nevar nodrošināt saskarsmi ar bērniem, lai gan, pieņemsim, ir tiesas nolēmumi, ir bāriņu tiesas. Šī problēma kļūst lielāka? Jā. Jo viens vai otrs vecāks izdomā kaut kādas manipulatīvas pieejas, lai faktiski liektu otram vecākam tikties ar bērnu. Un bērni bieži vien tiek ietekmēti psihoemocionāli, un tad pienāk kaut kāds brīdis, ka viņi vienkārši arī negrib tikties ar otru vecāku, jo viņam, teiksim, tā ir tas smadzenes ir ļoti ietekmēts, un viņš tiešām sāk ticēt tam, ko tur saka tas vai cits vecāks.